ir mans. Skuķi! Nāc līdzi. Atnācām, kā saka, pastaigāties. Vēl nebijām aprunājuši viņas iepriekšējo 60 centimetrīgo līdaku. Ka viņi no tās pašas vietas izceļ vēl vienu. Es te mētāju un, nu, nekā. Nē, šitais arī ir mājās. Šitai arī kādu 55 točni 60 gandrīz. Paņem šito. Pievāks ir. Ko tu smējies? Viņi atnāca līdzi un izkabināja man tā. Tā no vienas vietas. Vienkārši ņem un nav kā. 58. 58. Es varu tev atbraukt vakarā. Nu, labrīt rudenī. Sācies baigi sūdīgais laiks visu laiku. Pa lielam vējains, pretīgs ezerā iebraukt baigi nevar, bet copēt mums gribās. Tāpēc mēs izdomājām ieliksim mūsu līdaka auto un izbraukāsim kaut kādas vietas gar Gauju. Pabraukāsim šur tur, pabrauksim no Valmieras uz augšu, uz Valkas puses. Tur es zinu pāris vietiņas, ko var piebraukt ar mašīnu. Pākstīties bišķiņās, mēģināsim tajā vējā kaut kur kaut ko iemest, ne krūmos. Tā kaut kā. Jau braucot šurp, pamanījām, ka te zem zālītēm visādiem sūdiņiem dod vaļā zivis, bet visticamākais, ka vai sapala vai meženas daudz maziņās. Bet šodien tā ideja ir pabraukāt, pameklēt kaut kur šitās atstraumītas, mazās maliņas, kas ir, nu te 100 punktu kādam ir jāsēž. Ūdens ir diezgan tumšs, tāds netīrs, tāpēc paprovēsim kaut ko jaunu. Šajā spēlē ielaidīsim čaterīšus gar krastu. Viņš dod tādu foršu vibrāciju skaņu. Arī tāds spilgtāks, labāk redzams. Pamēģināsim ar šito šodien kaut ko piemānīt. Tā kā šajā reizē droši būs mazāk zivis, mazāk filmēšana, ko mēs velkam un tīri, tad tīri kaut ko jāparunājas, vai kur tagad Indra cīnās. Pa lielam šeit tāda forša, pa vidi iet straume, tilts un šīs te maliņas upē. Šeit visu laiku kaut kas dzīvojās, mēs pa lielam tagad vairākas reizes šeit zem šitā krūma. Viens ir iznācis paēst, šeit tāda smuka, atstraumīta bedrīta. Te viņš kaut kur sēž un visu laiku nāk sīkās. Sīkās ir te, tur pie zālītēm višķiņās, un sīkās ir šodien te atstraumītēm. Viņš visu laiku iznāk ik pa laikam šodien kaut ko apēst. Un tagad mēs ar Indru esam iespieduši šito stūru un mēģinam izmānīt viņu no šejienes. Indra močīja no tās puses, es močīju no šitās puses. O, kāda smuka metiena tieši zem koka. Un tagad mēs cīnamies. Nu, apšam šodien cenšos reanimēties pēc vakardienas zaudējuma Indrai. Pagaidām baigi nesanāk. Bet, nu, vismaz ir. Ja skaita ziņā, tad šodien es esmu līderis. Ko tur dari? Ir. Pateiks to te vaļā.
Es nevaru manai raugai aizmigt. Visu dienu izbraukājām pa visu kaut kurien. Strenči, valka, blīn. Kā es viņu izrāvu ārā, vai ne? Tu viņu vienkārši izrāvi no ūdens, tās jūs nesaprat, kas notiek. Nu, šitais gan brauc mājās. Šitais ir maziņš. Izrauj kā torpēdu ārā. Bet viņš paņēma man krastā. Es vairs nezināju, ko ar viņu darīt. Skuķi! Kā lieka viņa man gaujā. Nu, vopšiem tā. Man kaut kāds 4. metiens. Indrē bija 1. metienā jau. Mēs visu gauju, izbraukājām. Izbraukājām visu gauju, Strenči, valka, tur kaut kur. Atbraucām apakaļ uz savu spotiņu, kad atās Valmieras krācējs, kur braukāja visādi šitādi un kaut kādi 10 metienu kopsumma, pat mazāk, un ir jau ko vest mājām. Sakoda. Eja. Nu. Caur galvu taisni. Yes. Mazais meistars Čiburašku krāmē. Un tad te? Mugurā? Vēderā. Kā? Saunā? Nē, vēderā no apakšas uz augšu cauri. Taisni. Jep. Un kas tev sanāca? Perfekti. Tieši tā kā jābūt. Bet priekš tiem, kas saka, ka gaujā zivju nav, tikko bija ļoti īsa cīņa, aptuveni 2 sekundes. Un rezultātā izģērba man karabīnu un aizgāja ar manu Vestinu 12. smuko zaļo mutē. Nu, bija diezgan nopietns, es teikšu. Metrs droši, ka nebija, bet jā.